Digitālajā akadēmijā mēs piedāvājam dažāda veida mācības, gan webinārus, kursus, darbnīcas, bet tas būtiskākais ir mācīties darot, tāpat kā šajā vasaras skolā. Un Digitālā akadēmija nodrošina atbalstu, gan efektīvas metodes, kā mācīties, kā līnu, agile, dizaina domāšanu, mentoru pakalpojumus, kas ved šajā pārmaiņu procesā, kā arī profesionālās kopienas, kur dalīties pieredzē un iegūt iedvesmu. Digitālās akadēmijas projektā ir divi būtiski virzieni. Pirmkārt, definēt digitālās prasmes un amatu lomas, lai mēs precīzāk zinātu, kas tad mums ir jāmācās un jāpiedāvā. Savukārt, lai mērītu šo mācību ietekmi, mums ir izstrādāta mācību ietekmes novērtēšanas metodika. Un Digitālajā akadēmijā ir svarīgi, lai lietotāji būtu iesaistīti procesā, tāpēc šīs divas dienas veltām publiskās pārvaldes darbinieku iesaistīšanai un atgriezeniskās saites iegūšanai. Šādi pasākumi būtu svarīgi, lai varētu iegūt jaunas kontaktus, jaunas zināšanas. Tāpat arī ļoti forša atmosfēra ir. Daudz cilvēks var satikt un izdevās arī satikt vecos kolēģus, pavadīt laiku. Forši, kad arī tos pasākumus rīko tieši pirmdienu, otrdienu, jo tad var izmantot izdevību atbraukt uz šo pilsētu dienu ātrāk, iepazīt pilsētu mazliet. Un tāpat man patikās arī apzinātības lekcija. Bija interesanta praktiskā nodarbība par to, kā digitalizācija varētu attīstīties pēc 10 gadiem, un tai skaitā mēs veidojam arī jaunas, tā teikt, lomas un arī kāda būtu jauna pienākuma. Tai skaitā arī secinājām, ka tiks izveidotas jaunas amatlomas, par kurām mēs šodien gan jau pat nespējam iedomāties un aizdomāties, bet nevajag no tā īsti arī baidīties, jo tāpat mēs varam pielāgoties, gūt kaut kādas jaunas zināšanas un tad arī attīstīt sevi un šajā ziņā tad arī tenīs jaunās lomās integrēties.